tās ir ļoti saulains un pozitīvas atmiņas, jo porcelāna rūpnīcā es pavadīju diezgan daudz laika, gan kā students, gan kā pasniedzēja. Un kā jau es minēju, mūsu laikā, kamēr rūpnīca eksistēja, varēja katrs students iziet divas prakses. Viena bija porcelāna apgleznošanas prakse pēc 2. kursa, un otra bija pēc 4. kursā rūpniecisko servīzi, kad mēs varējām atliet savus darinājumus arī porcelānā. Te ir laikam 77., 82. mani studiju gadi. Un tad, kad mēs bijām porcelāna apgleznošanas praksē, tad galvenais mākslinieks bija Ēriks Ēlers, jā. Un viņš tajā mēnesī, kad mums bija prakse, aizgāja atvaļinājumā. Mums bija iespēja strādāt viņa kabinetā. Mēs bijām tā kā galvenie mākslinieki, jā, tajā mēnesī. Tie bija ļoti labi apstākļi, jo mums bija liela gaiša telpa, un mēs varējām savā kursā netraucēti tur strādāt. No vienas puses tas ir pozitīvi, bet no otras puses mums nebija sasaiste ar rūpnīcas māksliniekiem. Ja? Jo uzreiz mūsu grupas vadītāji pateica, ka vazāties par rūpnīcu nedrīkst. Mēs drīkstam strādāt tikai tajā ierādītajā telpā un vietā. Un tas bija liels mīnus, jo tu parasti mācies arī no citiem profesionāļiem, kā viņi to dara. Ja tu vari sekot tam procesam, tad tā ir ļoti lieliska pieredze. Ja? Mēs faktiski varījāmies savā sulā. Ja? Mūsu prakses vadītāja bija Maija Zagrebājeva, mūsu Maiečka, kā mēs teicām. Un viņa ļoti virtuozi gleznoja rozes. Jā. Un pārsvarā viņa mums mācīja otas vilcienu tehniku, ja? Jo pati viņa strādāja šajā tehnikā un varbūt citas tehnikas viņai nebija tik tuvas. Tad mēs arī izprasījāmies vienu ekskursiju par rūpnīcu, lai saprastu, kā tas process vispārīgi notiek, un tas tiešām bija ļoti forši un palika atmiņā. Tas, kad tajā cehā tas apdedzināšanas process gāja ļoti ātri. Tur bija tuneļveida krāsns, kura no abiem diviem galiem bija vaļā, kas mūs pārsteidz, ka tādu temperatūru var sasniegt ar tādu vaļēju krāsni. Un arī kā kārtoja tos priekšmetus krāsnī, mūs pārsteidz, kad glazūra, kas tiek apdedzināta uz ļoti augstiem grādiem pie dekorēšanas temperatūras, viņi nekūst. Un tā kā tur nebija nekādi plaukti un vienkārši brīvajā krāvumā viņus salika vienu uz otra. Un tas tiešām bija pārsteidzoši, un tas process ilga tikai 1 stundu 45 minūtes. Ja? Un galā jau bija gatavs produkts. Mums tas bija ļoti labs piemērs, kā tik ātrā laikā mēs varam iegūt to rezultātu. Ja? Un tas arī to darbu veicināja, jo vienā dienā tu uztaisi to paraugu, un nākošajā dienā tev jau ir ārā, un tu jau redzi savu rezultātu. Kaut gan mēs paši nedrīkstējām iet uz to cehu un likt tos darbus tajā krāsnī. To darīja mūsu Maiečka, un mēs tikai dabūjām to rezultātu. Jā, tā kā mēs dzīvojāmies apgleznošanas praksē ļoti izolētā vidē. Jā, tas bija tas mīnus. Rūpnieciskā servīzes prakse bija cehā. Un tur mēs jutāmies nedaudz brīvāk, jo mums tika ierādīts darba vietas, un uz cepļiem mēs arī vienreiz nesām kopā ar meistari. Viņi mums ierādīja un parādīja, kā to dara, bet arī pārāk daudz paši pēc savas iniciatīvas mēs nedrīkstējām tā kā par rūpnīcu šiverēt, ja. Tas jau nāca vēlāk, tad, kad man bija jāorganizē tās prakses, un tad mēs jutāmies daudz brīvāk.
toreiz, kad es biju studente, man likās, ka viss tas notiek centralizēti un ir kaut kāds līgums starp akadēmiju un rūpnīcu, ja? Un ka mums tā prakse pienākās, un mēs tagad katru gadu kāds kurs tur nokļūst un strādā tajā rūpnīcā, bet vēlāk es sapratu, ka tas tā nemaz nav, ka tas ir tikai uz personīgiem kontaktiem un tas ir atkarīgs no direktora labvēlības. Ja? Jo tad, kad man bija jāorganizē tā praksa, kad es kļuvu profesora Kruglova asistente un viņš bija slimnīcā un man bija jākārto tā praksa, tad atnākot uz rūpnīcu pie sekretārs ar to vēstuli, tagad sekretārs saka, jūs gribat kaut ko palūgt? Es tā domāju, palūgt, nē, mums pienākās praksa, es esmu no Mākslas akadēmijas un mums ir sadarbība, ja. Saka, ziniet, pagaidiet, direktors tagad nav labā garstāvoklī, atnākiet pēc pusdienām, ja. Un tad jūs varbūt dabūsiet to, ko jūs gribat. Ja? Un tas man bija tāds pārsteigums, ka tas viss ir atkarīgs no direktora labvēlības un direktora garstāvokļa, bet tas padoms ļoti labi noderēja toreiz. Laikam vēlāk es esmu ļoti pateicīga tiem kontaktiem, ko nodibināja Kruglovs, ja? Un par tādu attieksmi pret Mākslas akadēmiju no rūpnīcas puses, ka mēs vienmēr tikām tajā rūpnīcā un mums bija iespēja praksē pastrādāt ar šo materiālu. Un tad, kad es mācījos, tad Kruglovs ļoti daudz slimoja, ja? Un viņa vietā arī bija Aina Roze. Viņu aizvietoja 1. kursā un 4. kursā, kad mums bija kursi saistīti ar ģipšu formām un porcelānu vai lejamo masu. Kruglovs bija mums tāda zvaigzne, kurš ir strādājis porcelāna rūpnīcā jau no, man liekas, 30 gadiem un pabeidzot Mākslas akadēmiju, kur viņš mācījās Pelšas keramikas meistardarbnīcā, pēc tam pēc akadēmijas viņš ir mācījies arī Vācijā, papildinājies pēc studēšanas akadēmijā, un tad pēc tam, kad atgriezās, tad sāk strādāt par rūpnīcas tehnologu. Tā kā pieredze viņam bija ļoti bagātīga, un viņš ļoti daudz ko zināja par porcelānu un par procesu. Un es domāju, ka ļoti daudz ko viņš mums ieteica, mēs novērtējām tikai pēc jau zināma laika. Ja? Pieņemsim, 1. kursā, tad, kad mēs sākām strādāt ar ģipšu darbiem, viņš visiem mums lika nopirkt instrumentus. Ja? Mums toreiz likās, nazīts un nazīts, ja? Kāda starpība, vai mēs pasūtam pie tur kāda meistara, vai mēs nopērkam vienkārši veikalā. Izrādās, ka tie visi instrumenti, viņi bija pielāgoti porcelānām un ģipša darbiem, un mēs to tiešām novērtējām tikai vēlāk. Būtu gribējies, protams, vairāk sadarboties un uzzināt arī vairāk un pārņemt vairāk tās zināšanas no viņa, bet, kā jau es teicu, tad viņš ļoti daudz slimoja tajā laikā, un tāpēc arī mani palūdza viņu aizvietot, un tajā sākuma posmā es mācījos kopā ar studentiem, jo es jutos daudzos jautājumos ļoti nekompetenta, ja. Bet kolēģi Mākslas akadēmijā, protams, mani atbalstīja, bet viss to bija jāpārbauda praksē, un tās rūpnīcas prakses tad tiešām ļoti labi palīdzēja, lai izmēģinātu visu to. Prakses mums bija rūpnīcā, tāpēc, ka rūpnīcā ir bāze, ja? Un porcelāna servīzes, faktiski to porcelāna dizainu mēs veidojām akadēmijā, formas, modeļus un formas mēs veidojām akadēmijā un atlējām vienu servīzi
akmens masā, nē, bet fajansa masā. Toreiz bija fajans, ja. Vienu servīzi atlējām akadēmijā vai 2 eksemplārus, un tad vasarā mums bija iespēja doties uz porcelāna rūpnīcu un atliet 1 eksemplāru porcelānā. Un, protams, fajans atšķīrās no porcelāna, un pie tās temperatūras, kas bija rūpnīcā 1380 grādi, viņš deformējās vairāk nekā tagad elektriskajās krāsnīs. Ja? Un mums visiem bija pārsteigums, kā mūsu krūzītes neviena nesanāk taisna. Un tāpēc labi bija, ka mums bija vismaz servīzes paraugs fajansā, kurš varbūt izturēja to formas pārbaudi, bet ar porcelānu, protams, tur vajag daudz vairāk zināšanas, lai tev sanāk tas dizains arī porcelānā, tas pats dizains. Ja? Vienā materiālā viņš sanāk, citā materiālā kā porcelāns viņš nesanāk. Tad, kad es biju pasniedzēja, un tad, kad man vajadzēja organizēt tās prakses, tad, protams, kad mēs centāmies ilgāku laiku pavadīt rūpnīcā, ne tikai to mēnesi, kā kādreiz mums tā kā no akadēmijas tika nozīmēts, ja? Un tad varēja arī izrakstīt tās atļaujas uz ilgāku laiku, un tie, kas gribēja, tie varēja arī savus radošos darbus izpildīt rūpnīcā, ja? Un faktiski cilvēki rūpnīcā ir ļoti pretīmnākoši, un tad, kad tu drīkst iet uz visiem cehiem un skatīties to procesu, tad tu vari iemācīties ļoti daudz ko. Strādājot, tev varbūt arī atnāk tie risinājumi, ja? Un arī tas, ka tas process ir nepārtrauks ražošanas process, un tas, ka tu vari tajā procesā ielekt un nākošajā dienā vai pēc dienas tev ir tas rezultāts redzams, ja? Un tas, ka tu vari savas neveiksmes ignorēt un pieņemsim izmest ārā, tu kaudzē ar brāķiem, ja tev par to nav jāmaksā, kā tagad pieņemsim, tu nopērc savu kilogramu porcelānu un tu trīci, lai no tā kaut kas sanāk iedzīgs, ja? Bet rūpnīcas apstākļos tur ir, pilnīgākā brīvība. Tu ņem, ko gribi, taisi, ko gribi, tas, kas nav iznācis, tu izmet ārā un tu zini, ka tas nav izmest, ka tas tiek pārstrādāts un atkal pārvēršās porcelānā, un tu samaksā tikai par to, kas tev ir iznācis. Ja? Tā kā tiešām pēc tiem 80. gados, vēl rūpnīcas laikā, kad viņi strādāja, man bija iespēja uztaisīt savu personāla izstādi, kas bija Šķiltera muzejā, un arī mazo katalodziņu izdot par to laiku, jo tur varēja izpausties uz nebētu, ja, rūpnīcā. Ja, jāpielāgojās tikai ražošanas apstākļiem un apdedzināšanas iespējām un ierobežojumiem. Ja, lielus ļoti priekšmetus arī nevarēja uztaisīt, ja, jo tas tehnoloģiskais process bija paredzēts zinām izmēra traukiem, ja, un lielākām vāzēm gāja atsevišķs vagoniņš, ja, vienreiz mēnesī tikai, un tur ar saviem darbiem, protams, tu nevarēji iekļauties, jo tev neviens veselu vagoniņu, kas ir paredzēts vāzēm, un tur bija 24, kā es tagad vēl atceros pēc skaita, ja, tad tur nevarēja iekļauties, tā kā visādi bija jāmānās, ja, lai varētu ievietot savus darbus tajā standarta vagoniņā. Ja? Citreiz tev ir jāieliek tavus darbus guļus, kas arī citreiz sadeformē to darbu, ja? Jo tur ir ļoti augsta temperatūra. Bet visādi mēģināt sakombinēt no mazākām daļām vai kā, bet tas jau ir radošs process un tas ir ļoti patīkami dzīvoties par rūpnīcu un tiešām radoši strādāt.